Rīgas plānošanas reģiona pasākums Labā prakse notika 2023. gada 11. oktobrī Rīgā Skanstes City konferenču zālē. Pasākums finansēts Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3112I, pašvaldību kapacitātes stiprināšana, to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai projekta, pašvaldības kapacitātes stiprināšana, to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai ietvaros. Pasākumā biznesa un vadības konsultanti stāstīja par biznesa vadības praksi, ko pašvaldības var pielietot sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Labklājības ministrijas pārstāve prezentēja aktualitātes normatīvajā un metodoloģiskajā vadībā attiecībā uz pašvaldību sociālo pakalpojumu plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu. Un Rīgas valstspilsētas pašvaldības eksperts dalījās divos pieredzes stāstos par sociālās vides izpēti, atbilstošu pakalpojumu izveidi un novērtēšanu. Sarmīta Teibe, biznesa un vadības konsultante. Labā praksa uzņēmējdarbībā pakalpojumu īstenošanā, dizains, izmaksu struktūra, nodrošināšanas forma, budžeta plānošana. Plānojot pakalpojumu, tika izpētīti kvantitatīvie dati un kvalitatīvie raksturlielumi, kam un kāds pakalpojums ir vajadzīgs. Pakalpojuma dizains ir efektīvs, ja atbilst mērķa grupas vajadzībām un pieprasījumam. Savukārt izmaksu struktūra tiek plānota, lai pakalpojumu sniegšana būtu produktīva. Uzņēmējdarbībā produktivitātes būtība ir ar mazākiem izdevumiem sasniegt lielāku peļņu. Sociālo pakalpojumu gadījumā produktivitātes mēraukla ir sabiedriskais labums. Līdz ar to sociālo pakalpojumu produktivitāte ir sasniegtā sabiedriskā labumu un izmaksu attiecība. Uzņēmējdarbībā labā prakse jaunu pakalpojumu ieviešanā ir sākt ar pilotprojektu, prototipu, ieviest pakalpojumu daļēji. Pilotēšana saistīta ar papildus izmaksām, tajā skaitā papildus darbu. Ņemot vērā, ka sociālajā jomā trūks darba spēka, kuram turklāt ir jābūt atbilstoši kvalificētam, tas ir vēl viens izaicinājums. Neliels piemērs, kā darba spēka trūkumu risināja kāda banka. Tā nošķīra klientu apkalpošanu no pakalpojumu sniegšanas. Līdz ar to klientu apkalpošanai tika piesaistīti cilvēki bez atbilstošas kvalifikācijas, kas nepieciešama, lai pieņemtu lēmumus. Šie cilvēki saņēma atbilstošas mācības un skaidrus kontrolrakstus, kuros sniegtas instrukcijas, kā rīkoties, kā veikt dokumentu administratīvās atbilstības pārbaudi. Tāpat kontrolraksts saturēja norādes, ko darīt laikā, kad klientu nav. Darbi tika aprakstīti prioritārā secībā, un jaunajiem darbiniekiem bija skaidrs, ko un kā darīt. Varbūt ar tādu risinājumu no uzņēmējdarbības vides var rast vairāk laika arī sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā. Atrast laiku speciālistiem jaunu pakalpojumu ieviešanai. Kad pakalpojumu apraksts vai standarti izstrādāti, jāizvēlas sniegt pašiem, pirkt vai deleģēt. Pakalpojumu pārdevējiem arī ir savi vadības lēmumi, kas atkarīgi no vairākiem apsvērumiem. Pašvaldības pasūtījums sniedz stabilitāti. Maksājošie klienti, elastīgāki, var maksāt par plašāku pakalpojumu, lielāku cenu, bet arī neprognozējamāki. Autors pieredze saka, ka no uzņēmējdarbības viedokļa pakalpojumu sniedzējam, privātajam partnerim izdevīgāk būtu kombinēt. Proti, daļu pakalpojumu pirkt ar pašvaldības līdzfinansējumu un daļu bez. Labā prakse būtu pašvaldībai prasīt pakalpojumu sniedzējam pašizmaksas stāmi. Deleģēšanas gadījumā pašvaldība uztic funkciju privātajam partnerim, kas var sniegt pakalpojumu efektīvāk. Autori aicina dalībniekus diskutēt, kā labāk rīkoties, sniegt pašiem, deleģēt vai pirkt sociālos pakalpojumus. Dalībnieku viedokļi. Pirkt pakalpojumu ir ekonomiski izdevīgāk nekā sniegt pašiem. Bieži nevalstiskās organizācijas ir attīstījušas šauras specializācijas sociālos pakalpojumus, kādu pašvaldībā citur nav. Būtiski ņemt vērā drošības un atbildības jautājumu, cik uzticams ir privātais partneris, jo pakalpojums skar cilvēka privāto dzīvi. Risks ir uzticēt 100% sociālā pakalpojuma privātajam partnerim, jo tad viņš var mainīt cenu un pašvaldībai nebūs alternatīvas. Labāk dalīt pašvaldības pašas sniegto un pirkto pakalpojumu attiecību 50/50%. Slēgt ar privātajiem partneriem pārdomātus līgumus, līdzīgi kā būvniecībā, paredzot un novēršot riskus. Pakalpojumu sniedzējus var piesaistīt arī sociālās vides izpētei, jo pašvaldības darbinieki savu ikdienas pienākumu ietvaros nevar pagūt šo papildus darbu paveikt. Pašvaldībām būtu savstarpēji jādalās uzkrātajā pieredzē, sociālās vides izpētes metodēs, pakalpojumu aprakstos. Būtiska atziņa. Izpēti var deleģēt, bet lēmumus pieņemt pašvaldībai pašai.
nedeleģēt stratēģijas izstrādi. Vienmēr var pirkt tehniskās lietas, vizualizāciju. Vēlams deleģēt tos pakalpojumus vai pakalpojumu daļas, ko labāk var veikt ar mazākām izmaksām, gan attiecībā uz sociālo pakalpojumu sniegšanu, gan uz to administrēšanas procesiem. Svarīgi arī pašvaldībai apzināties kritisko punktu, pie kāda klientu skaita izmaksas uz vienu klientu samazināsies. Un otrādi, kas ir pastāvīgās izmaksas, kas būs arī tad, kad ir nepietiekams klientu skaits, un kuros pakalpojumos šīs situācijas paredzēt. Autori turpina. Nepietiek, ka grāmatvedis atnes smalkā drukā 20 lapas. Svarīgi, lai informācija ir viegli saprotama vadītājiem, speciālistiem. Kritisko punktu parasti attēlo grafiski, un ir skaidrs, līdz kādam klientu apjomam pakalpojums būs nepamatoti dārgs. Un tad var pieņemt lēmumu par īstenošanu, jo īpaši par vienreizējām izmaksām, par ieguldījumiem tehnoloģijās un tam līdzīgi. Visbiežāk budžetu veido no augšas uz apakšu. Vadība centralizēti sagatavo uzņēmumu kopējo budžetu, mērķi, plānu un nodaļas to izpilda. Otrs variants ir no apakšas uz augšu. Struktūrvienības izstrādā piedāvājumu. Kombinētais budžets, dati no apakšas, lēmumi un mērķi no augšas. Uzņēmējdarbībā vienmēr ir scenārija rīcības variants situācijām, kad budžeta izpildē ir izmaiņas. Līdzīgi arī sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pastāv situācijas izmaiņas un atbilstoši ir jāpārplāno budžets pakalpojumu dizains, lai mainoties situācijai, pakalpojums joprojām atbilstu klienta vajadzībām, ir izmaksu ziņā produktīvs un klienta situācijas risināšanā efektīvs.